Es esmu televīzijā. Un tu šodien esi īpašā situācijā. Tāpēc, ka tu esi brīdī, kad vēl nav sācies notikums. Un man liekas, ka daudziem citiem ir gribējies kādreiz būt tādā brīdī, ka kaut es būtu tad un redzēt, kā tas viss notiek, attīstās un tā tālāk. Tieši tā, šobrīd ir tā iespēja. Un tu esi kaut kādā veidā uzzinājis par to, ka šovakar 22:00 tika atklāta Zaļā gurķa akadēmija. Ko mēs šeit darīsim? Tas ir interesants projekts, iespējams priekš tevis. Ja tev patīk, un tagad es uzskaitīšu pāris lietas, iespējams, ka tev ir garlaicīgi, tu jau vari tīt uz priekšu, bet pāris lietas, vai tev patīk iespējas, jaunas iespējas, ko neviens cits vēl nezina un iespējams neizmanto, vai tev gribās kādam palīdzēt, vienkārši izdarīt kaut ko labu tā, ka tu jūties super. Un galvenais, vai tev patīk darīt kaut kādas lietas, kuras tev patīk darīt. Tieši tā, par to mēs arī runājam. Mēs runāsim par lietām, kā jūs to, kas jums patīk, kas jums padodas, ko jūs vislabāk protat, ko jūs zinat, ko citi nezin, ar ko jūs varat palīdzēt citiem, kā tās lietas palīdzēt, ka citi cilvēki vispār uzzina, ka jūs to protat. Par to ir arī šis jaunais projekts. Viņš ir ļoti īsts, patiesībā viņš būs tikai aktīvs 7-10 dienas. Paskatīsimies, kāda būs iesaist cilvēkiem. Ja cilvēki iesaistīsies daudz, varbūt mēs pat pagarināsim. Bet šobrīd mēs gribam viņu koncentrēt uz nelielu salīdzinošu auditoriju. Bet kas ir svarīgi? Ja jums patīk mūsu koncepts, mūsu pieeja, mūsu doma, jūs vienkārši nospiediet, man patīk šī lapa. Kas ir tas iegūms? Ja jūs to nospiedīsiet, tad jūs patiesībā nokļūsiet jau nākošajā lapā ar nākošo video. Vienīgais, tad, kad jūs nospiediet, jums nekas nenotiek. Nekas, neuztraucieties. Šeit pat kreisā pusītē vienkārši atcerieties, nospiest vēl vien reizi uz sadaļu sveiki, un jums refrešosies lapa, kas nozīmē atjaunosies lapa, un tad jūs patiesībā redzēsiet jau citu saturu. Jūs vairs neredzēsiet šo uzrakstīnu šeit augšā. Nospiediet, man patīk vai laika, un lai piekļūt saturam. Nekas, tās ir sīks detaļas, ko es tik gari runāju. Patiesībā tiekamies iekšā. Es vairs negribu būt televīzijā.